Mūsdienās grūti iedomāties, kā būtu, ja mājās nebūtu datora, planšetes, viedtālruņa vai kādas citas ierīces. Arī skolā ir pieeja datoriem, lai tos izmantotu mācībām. Taču nevienmēr skolēni izmanto jaunākās tehnoloģijas zinību apguvēju. Tā taču ir, vai ne? Biežāk tomēr mūsdienu tehnoloģijas tiek izmantotas, lai izklaidētos, kas, protams, nav nekas slikts, ja vien mums ir mēra sajūta. Grūtības droši vien sākas tad, ja to datoru un internetu lieto par daudz. Varbūt tās negatīvākās lietas, kas nāk no datora, ir pirmkārt cieša redze. Otrakārt, arī tīri fiziski, bieži vien ķermeņa poza ir sakumpusi, ilgu laiku nekustīgi un mūsu ķermenis cieš. Un treškārt, protams, ir risks šīs datora atkarības, kas var veidoties ļoti ilgu laiku pavada pie datora, kas jau ir arī tāds emocionāls traucējums. Kā īsti skolēns var saprast, ka viņam jau ir izveidojusies datora atkarība vai laicīgi pamanīt šo atkarību savā draugā? Pirmkārt, dators tiek lietots biežāk nekā ir ieplānots un tiek lietots ilgāk nekā ir bijis ieplānots sākumā. Vēl viena pazīme, ka aizrautīgi spēlējot kādu spēlīti, es nevaru no tās spēlītes atslēgties arī tad, kad es viņu nespēlēju. Piemēram, sēžu stundā un tagad jau domāju, kā es iziešu nākošo līmeni, vai kas man tur vēl ir jāatrod, piemēram, lai kaut kādus bonusus iegūtu, kas man ir jāizdara, ka domas ir vienkārši ar to pārņemtas. Vēl pie datora atkarības pazīmēm var pieminēt miega traucējumus, jo parādās nakts murgi pēc agresīvas spēļu spēlēšanas. Mēs sākam melot, jo nestāstam taisnību vecākiem vai draugiem par to, ka pavadām laiku pie datora. Taču nozīmīgākā pazīme ir mācību sekmju pasliktināšanās, jo dators atņem visu laiku un enerģiju, un mācīties vairs nav ne vēlēšanās, ne spēka. Varbūt var atrast kādu nodarbi tā vietā. Sākumā būs grūti, protams, jo gribēsies jau sēdēt pie tā datora, bet pilnīgi apzināti sevi piespiest iet darīt citas lietas un līdz ar to nesēdēt pie datora. Vislielākais risks iekulties datora atkarības tīklos ir tieši no datorspēlēm, taču arī sociālajiem tīkliem ir sava negatīvā puse. Ja mēs domājam par dzīvi šajā online un offline realitātē, tad mūsu uzdevums ir saglabāt līdzsvaru starp tām abām realitātēm un būt veiksmīgiem un laimīgiem gan vienā, gan otrā. Un ja kāds no jums jūt, ka dzīve virtuālajā tajā online realitātē sāk nomākt to reālo offline realitāti, tad jāsāk aizdomāties, kas tad īsti ir tas, kas mūs dara nelaimīgus, kādēļ mēs nevēlamies tās īstās sociālās attiecības un komunikāciju ar dzīviem cilvēkiem. Tāpēc skolēnam ir godīgi sev jāpajautā, vai man ir draugi reālajā pasaulē, vai man ir interesanta dzīve ārpus datora ekrāna. Ja atbilde uz šiem jautājumiem ir nē, tad visticamāk manā dzīvē kaut kas nav īsti labi. Man ir nepieciešama palīdzība. Ja gadījumā jūs šajā reālajās attiecībās ar cilvēkiem nejūtaties pietiekami labi, tad patiesībā nevajag kautrēties un iespējams ir nepieciešams pat lūgt un meklēt palīdzību, jo nedrīkstētu būt tā, ka visa šī mūsu dzīves priecīgā darbošanās notiek tikai virtuālajā realitātē. Var vērsties pie skolas psihologa un tad jau psihologs būs tas, kurš palīdzēs uzlikt šos ierobežojumus, palīdzēs pašam regulēt, bet nezinu, vai to vajag teikt, bet tas nav viegli. Protams, mēs varam gan pasērfot internetā, gan noskatīties kādu filmu un papļāpāt ar draugiem čatā. Taču, lai tas ir kā saldais ēdiens. Kad mēs ēdam, mēs uz šķīvi atstājam to garšīgāko uz beigām. Iespējams, tas arī ir tāds veids, kā strukturēt savu laiku, ka tad, kad es būšu izmācījies, tad man būs tas saldais ēdiens Facebook formā, kurā es noteikti laiku varēšu pavadīt. Dators tiešām ir forša un vilinoša lieta. Tas dod mums tik daudz iespējas, taču to jālieto saprātīgi, tad viss būs vislabākajā kārtībā.